Ja mēs nenoķersim zivis, mums šovakar vakariņās burtiski nebūs ko ēst. Labi, mums tas jāizstum, puiši. Ja kaut kas notiks, mēs paliksim iesprostot tur ārā nekurienes vidū. Mēs esam pacēluši buru un dodamies pretī horizontam. Nezinu, vai es to gribu zināt, bet es viņam pajautāšu, vai viņam kādreiz ir nogrimusi laiva. Mēs ķeram lielas zivis, draudziņi. Aiziet! Es tiešām domāju, vai vēlos jums rādīt visu, kas šobrīd notiek man apkārt. Man droši vien ir kādas 4 vai 5 dažādas zivis sugas, kas tūlīt tiks gatavotas. Tas ir tik sasodīti labi. Jā! Puiši, mums šodien ir ieplānota viena traka diena. Mēs tiksimies ar vienu no tradicionālajiem Indonēzijas kapteiņiem un dosimies ar viņu Zilajā okeānā, lai atrastu tradicionālu būvi, ko viņi atstāja vienkārši nekurienes vidū. Un tieši tur mēs dodamies. Šodien mums ir lielais arsenāls. Kā redzat, šeit ir 1,2 metrus gara harpūna pistole. Un tieši ar šo mēs ceram noķert kādas lielas zivis. Bet tas vēl nav viss. Man šodien šajā trakajā piedzīvojumā pievienosies arī 2 draugi. Un man viņiem ir sagatavots neliels izaicinājums. Es jums pastāstīšu nedaudz vēlāk, kad ar viņiem satiksimies. Bet tas būs īsts traks izaicinājums. Mēs sāksim izpētīt šo piekrasti, atradīsim savu laivas kapteini un tad dosimies dziļajā Zilajā okeānā, lai noķertu kādas zivis. Tas ir plāns. Ja mēs neķersim zivis, mums šovakar vakariņās burtiski būs jāpaliek bez ēdiena. Tāpēc mēs mēģināsim visur, kur vien iespējams. Mums ir jānoķer zivis. Vēlāk mēs gatavosim kopā ar tradicionālu Indonēzijas vietējo iedzīvotāju. Cerams, ja mums izdosies noķert kādas zivis, es tiešām nezinu, kas notiks, bet šī būs traka diena. Labi, jūs varat redzēt visas šīs tradicionālās laivas aiz manis. Viena no šīm laivām patiesībā ir mūsu kapteiņa laiva. Un jūs droši vien domājat, paga, kas tev ir uz krūtīm, uz pleca un visur citur? Puiši, jūs zinat, es katru nedēļu jūsu dēļ atdodu visu. Un pagājušajā nedēļā es vienkārši nonācu slimnīcā. Nekas traks, vai ne? Nē, es burtiski dabūju stafilokoka infekciju visās savās brūcēs un visur citur staigājot pa pludmalēm, tās neiztīrot un tā tālāk. Tātad pagājušajā nedēļā man bija slikti, bet šonedēļ jūtos atkal normāli, draudziņi, un mēs atkal dodamies uz priekšu. Labi, mums te uz pludmales ir viens vietējais puika. Ko tu gribi darīt? Kas tas ir? Kas tas ir? Informācija. Bērniem ir jāpārdod rokas sprādzes. Nauda ir nepieciešama, lai varētu iet skolā un iegādāties skolas piederums, jo skola ir ļoti dārga. Rokas sprādze. Rokas sprādze cik maksā? 50 000. Lai tev laba diena, draugs! Izbaudi! Ej nopērc savu saldējumu! Labi? Es viņam tikai teicu, lai iet un nopērk savu saldējumu. Kāds varants cilvēks. Viņam droši vien šobrīd šī nauda ir daudz vajadzīgāka nekā man. Tāpēc es būšu dāsns. Es to atdošu. Es neesmu šeit, lai jums rādītu, ka vienkārši dalu naudu, bet tāda ir dzīve šeit. Esmu svētīts un jūs man atbalstāt. Un tāda ir mūsu dzīve. Mēs esam Indonēzijā. Un tas ir Dieva plāns, draugs. Esmu tik svētīts, ka jūs visi esat ar mani. Sāksim šo piedzīvojumu. Ejam atrast šo laivu, kapteini. Labi, mums tas jāizstumj, puiši. Gatavi? Stumģam. Stumģam šo laivu ārā. Oi. Ak, Dievs. Aiziet, 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 aiziet! Aiziet, 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 aiziet! Jā! Labi, kāp iekšā, kāp iekšā, kāp iekšā! Kāp iekšā, kāp iekšā! Kāp iekšā, kāp iekšā! Labi, mēs braucam, puiši! Jā, vecīt, labi, puiši ir ceļā! Labi, puiši tikko apsērās laivā. Mums ir kapteinis. Mums droši vien ir... Cik tālu mēs esam tikuši, kapteini? Laba saruna! Labi, puiši, mums ir apmēram stunda, lai aizbrauktu līdz vietai, kurā vēlamies nokļūt. Jūs varat redzēt, ka tagad kļūs diezgan slapjš, būs traki. Tātad, ja kaut kas traks notiks, tiksimies pa ceļam. Bet mums priekšā liels izaicinājums, draudziņi. Sveiki, puiši! Aiziet! Labi, smieklīgākais ir tas, puiši, ka visi mani draugi domā, ka viņi šobrīd dodās uz zemūdens medību izbraucienu. Bet es viņiem neesmu pateicis, ka šodien viņiem esmu sagatavojis izaicinājumu. Tātad tikai es un kapteinis zinām par to šeit aizmugurē. Es viņiem to atklāšu, kad būsim nonākuši līdz vietai, kur gribam medīt ar harpūnu. Bet jūs jau tagad varat redzēt, ka mums ir diezgan viļņains ūdens. Labi, es neesmu 100% pārliecināts, kas šobrīd notiek, bet esmu diezgan drošs, ka kapteinis tagad uzvelk buru. Viņiem nav daudz naudas, viņiem nav labākās tehnoloģijas, bet šie puiši prot iztikt ar to, kas viņiem ir. Tas ir neprātīgi. Paskatieties uz šo. Vai tas vispār ir nopietni? Paskatieties uz šo. Paskatieties uz šo. Te mums ir Eds. Čau, puiši! Absolūta leģenda. Un mums te priekšā ir Kris. Un, protams, kapteinis. Sveiks, draugi! Man jums jāpastāst kaut kas. Kad mēs nonāksim līdz tai zvejas vietai, mums patiesībā būs izaicinājums. Es noteikšu dažus noteikumus mums. Kad mēs tur iziesim, viss būs traks. Labi? Darīts. Puiši dodās ceļā uz horizontu. Šeit Indonēzijā uz šīs tradicionālās laivas mēs esam tikai 4 vecīti. Ja mēs netiksim atpakaļ krastā, vienkārši sūtiet kādu uz kaut kurien Indonēzijā nekurienes vidū. Turp mēs dodamies.
šajā laivā noteikti nav ne e-pirkti, ne signāla raķeši. Ja kaut kas notiks, mēs paliksim iesprostot nekurienes vidū. Paskaties uz viņu! Mēs tieši tagad izmantojam vēju mazulīti. Būtībā šī bura paceļ laivu ārā no ūdens un vienkārši virza mūs pāri visiem viļņiem. Mēs patiešām dosim tam vaļu. Tas dubulto vai pat trīskāršo ātrumu salīdzinot ar to, ko parasti spētu 15 vai 20 zirgspēku dzinējs. Paskatieties, cik iespaidīgi tas ir, puiši. Mēs esam pacēluši buru un dodamies pretī horizontam. Fonā mums ir kapteinis, aiz viņa vulkāns. Tieši šādēļ mēs dzīvojam mecīgi. Nav nekādas elektronikas, nav iespējas noteikt, kur mēs dodamies. Kā tu zini, kur mēs braucam? Tātad tev ir orientieri krastā. Kalni. Labi, jā. Jā, tātad viņš orientējās pēc tā, kā noteikti kalni sakrīt vienā līnijā, un viņš zina, ka tiem sakrītot pareizi, mēs dodamies uz īsto vietu, tad tur mēs ejam. Vai tu kādreiz esi šeit apmaldījies? Vai vispār esi kādreiz apmaldījies? Tā, ka nezinu, kur ej, vai nekad nav bijis tā? Jā, kad stipri. Vēl nelīdz. Labi. Tātad viņš saka, ka vienīgais laiks, kad viņš šeit apmaldās, ir tad, kad ir ļoti stipras lietus. Tad viņš droši vien neredz, kur iet. Tas ir traki. Man nevajag GPS. Jā, viņš saka, ka viņam nevajag GPS. GPS ir šeit, es nezinu, vai es gribu to zināt. Bet es viņam pajautāšu, vai viņam kādreiz ir nogrimusi laiva, un vai tā ir nogrimusi. Tātad pajautāsim viņam, vai tev kādreiz ir nogrimusi laiva? Kur? Šeit ūdenī, vai tev ir nogrimusi laiva? Daudz reizes. Daudz reizes. Tas ir lielisks sajūta, puiši, tas ir lielisks sajūta. Vai jūs, puiši, to dzirdējāt? Daudzas reizes. Labi, puiši, mēs te esam braukuši apmēram stundu un šobrīd esam 1600 metru dziļā ūdenī. Tas ir pilnīgi traki. Man aiz muguras ir puiši. Mēs mazliet pagaidīsim, lai saule nolaistos zemāk pirms lecam ūdenī. Jo kapteinis teica, ka ja mēs tagad leksim ūdenī, tas izbiedēs visas zivis. Un mūsu iespējas, ka zivis paliks tūmā un mēs noķersim vēl vairāk zivis, samazināsies. Tātad, puiši, es tagad izvirzu izaicinājumu. Mēs ēdīsim tikai to, ko paši noķersim, bet ar to viss nebeidzās, puiši. Tas, ko tu noķersi, būs jādod citam cilvēkam uz šīs laivas, lai viņš varētu paēst. Tātad šobrīd jūs, principā, makšķerējat. Ēdu, tu iespējams makšķerēs priekš manis. Kris, tu iespējams makšķerēs priekš manis, Ēdu, tu iespējams makšķerēs priekš Krisa. Mēs šobrīd nezinām, priekš kā mēs makšķerējam, vēlāk mēs izlozēsim vārdus no cepures. Un viss, ko mēs katrs noķersim, tas būs kādam citam vakariņās. Tātad, puiši, jūs varat izlemt. Jūs varat vai nu izspēlēt joku un noķert pilnīgas draņķa zivis, vai arī mēģināt noķert kaut ko labu. Bet kura vārdu jūs vēlāk izjoksiet no cepures, tam jūs varēsiet izvēlēties jebkuru zivu, ko viņam dot. Jūs, puiši, zinat noteikums. Jūs zinat, kā tas darbojas. Labi, mēs mazliet pagaidīsim. Mēs dodamies ūdenī un sāksim ķert zivis, vai ne, puiši? Aiziet! Vai arī varbūt būs arī neliels zaudētāja izaicinājums. Tas, kurš noķers pašu sliktāko zivi, varētu dabūt pa galvu ar kaut ko. Redzēsim, kā viņam ies. Puiši, uzbrukuma plāns. Es domāju, ka visi puiši mēģinās noķert tiešām labas zivis. Es domāju, ka es vienkārši nošaušu kaut ko pilnīgi nederīgu, un es vienkārši viņus piečakarēšu. Tagad cenšos runāt klusāk. Es negribu viņiem atklāt savu stratēģiju, bet jā, kāds no šiem puišiem ēdīs kaut ko nederīgu. Hei, puiši, kā jūs domājat, vai ir iespējams nošaut kāju ar harpūnu? Kāds no jums, puiši, varētu kaut ko darīt? Kādi lidojoši putni? Labi, jūs, puiši, varat redzēt rumpungu tur aizmugurē. Tas ir izvietots aptuveni 1600 metru dziļumā. Viņi saka, ka viņiem jāizmanto, manuprāt, 2400 metru virves, lai to nolaistu lejā. Un tad tas ir piestiprināts pie kādas 2 vai 3 tonu smagas betona plāksnes apakšā. Un būtībā tas vienkārši peld šeit nekurienes vidū. Tas iztur visas svētus un visu pārējo, ka tās nāk pāri. Kapteinis tikko teica, ka viņš ir pazaudējis vienu no saviem rumpungiem. Viņam bija vēl viens tālāk tālumā. Bet kas notika ar tavu rumpungu? Ko? Tas vienkārši pārtrūka. Kuģis. Ko? Kuģis to notrieca? Jā, kuģis to notrieca. Ak! Tātad kuģis pārbrauc pāri viņa virvei un tad pārgriez viņa rumpungu. Un tad tas, protams, vienkārši sāk aizpeldēt prom. Apmēram $4000 maksā uzbūvēt šos rumpungus. Tātad tie $4000, kas būtībā ir zaudēti tikai tāpēc, ka kāds kuģis acīm redzot pārbrauc pāri viņa būvei. Un tas ir vēl vairāk. Šie puiši pelna naudu ar pārtiku, ko viņi noķer. Tātad viņi gandrīz izmanto šos kā savu veidu ieguldījumu, es domāju. Kapteinis šeit aizmugurē būtībā tas darbojās tā, ka viņš patiesībā ir šo rumpungu īpašnieks, bet viņš tos izīrē apmēram 30 citiem cilvēkiem šajā apkaimē. Un viņi var nākt un zvejot. Un viņi būtībā maksā viņam kā īri, lai varētu zvejot un ķert zivis. Oi, puiši, jūs zināt, par ko mēs pat neiedomājāmies? Kas notiks, ja neviens no mums, piemēram, ja kāds no mums pat nenoķers zivi, tad kāds no mums paliks izsalcis. Tāpēc puiši jums labāk būtu kaut ko nošaut vismaz. Man pat vienalga.
Jā, mēs varētu palikt bez ēdiena, ja neviens no mums neko nenoķers. Labi, puiši ir gatavi. Veiksmi, leģenda! Veiksmi, brāli. Labi, mēs dodamies ūdenī. Mēs tagad zanamies pēc rumpunga. Mēs ķeram lielas zivis, draudziņi. Aiziet! Jā! Oho! Jā! Ko? Es šobrīd esmu uz rumpunga, puiši. Es esmu nošāvis dažus labus zivis tieši aiz sevis. Puiši ir turpat aiz manis, bet es tūlīt dabūšu kaut ko pilnīgi briesmīgu. Es gribu izjokot vienu no puišiem ar kādu no šīm niecīgajām zivtelēm, kas te apkārt peld, un es teikšu, tev tas jāpēd. Tātad es dodos ūdenī, es nošaušu kaut ko draņķīgu šiem puišiem. Aiziet! Mums bija episka pēcpusdiena, puiši, nirstot. Jūs redzat, ka saule šobrīd riet pie apvāršņa. Mums nācās tikt galā ar diezgan skarbiem apstākļiem, lai tiktu iekšā. Kad tikšu krastā, es visu sakārtošu. Rīt tiksimies ar jums, puiši, lai gatavotu ēdienu. Mēs izlozēsim mūsu vārdus no cepures un redzēsim, kurš no jums, puiši, ēdīs manu gardo zivi, ko es jums nometīju. Man ir kaut kas ideāls. Labi, puiši, ir pienācis patiesības brīdis. Visi puiši ir šeit, ir laiks noskaidrot, kurš ēdīs kuru zivi un kā tas viss notiks, pirms mēs sākam gatavot šo zivi. Tātad, puiši, ko jūs vakar noķērāt? Šo leather jacket, zivi. Tu noķēri leather jacket zivi. Jūs arī noķērāt veselu kaudzi Rainbow Runner un vēl veselu kaudzi citu sugu. Ko tu noķēri, draugs? Rainbow Runneru. Šis čalis dabūja tikai šos mazos Rainbow Runners tepat. Es domāju, ka būtu tikai godīgi, ja mēs šajā izaicinājumā mazliet pielāgotu noteikumus. Ko tu saki, Kris? 100%. 100%. Šoreiz mēs pielāgosim noteikumus. Tātad, kā tas notiks? Ēds patiesībā ieteica vēl pirms mēs sākām šo izaicinājumu, ka zaudētājs dabū pa galvu ar labāko zivi. Droši vien ar mahi-mahi. Droši vien ar mahi-mahi, ko mēs dabūjām vakar. Tāpēc es domāju, ka būtu tikai godīgi, ja Eds dabūtu pa galvu ar mahi-mahi un arī apēst to mazo briesmīgo zivi. Tātad, draugs, tā ir tava vakariņas. Un tagad mēs ēdīsim kādu tiešām gārdu zivi, vai ne? Aiziet. Aiziet, Ed, tev būs traki jautri, brāli. Čāļi, mēs to neizdomājām. Mēs nemēģinām viņu tagad sodīt. Viņš bija tas, kurš teica, jā, zaudētājiem jāsaņem pliķi pa galvu. Tātad, draugs, šī ir tava vaina tagad. Tā ir tava vaina. Paņem šo, kā beisbolu nūju tieši šeit, šūpo to. Un, draugs, iedod viņam kārtīgu belzienu pāri krūtīm. Vai tu gribi pa muti? Nē. Dabūt divas pļaukas, vienu no Krisa un vienu no manis.
Labi, esi gatavs? Es gatavs secīt. 3, 2, 1, aiziet! Ak, tas bija briesmīgi! Tas bija sasodīt vāji. Tas bija tik vāji! Labi, ka tagad mana kārta. Aiziet! Tas bija šokējoši. Skaties, es viņu pat nepieskāros. Draugs, Kris ir pārāk jauks. Tas es neesmu. Tas nenotiks. 3, 2, 1. Labi, es viņu dabūšu. Labi, gatavs? Jā, man pareizi satot šo lietu. 3, 2, 1. Ak, draugs, tas bija skarbi. Mēs viņu dabūjām, vecīt. Tā ir viņa sots. Viņš to pieņēma labi. Viņš izturēja to tītaru tik labi, draugs. Labi padarīts. Labi, es tiešām gribēju to gaļu padarīt mīkstāku uz ēda sejas. Tā kā jā, tam vajadzētu būt ļoti gardam uz grila, puiši. Paskatieties uz šo leather jacket zivi, ko mēs šeit ēdam. Tā ir ļoti izturīga āda, kur tu vari vienkārši satvert un noplēst nost. Un tieši to kapteinis šobrīd dara. Tev pat nav tas jādara. Tu vienkārši ieliec pirkstu tajā caurumā, kur tu to nošāvi. Un paskatieties uz šo, tu vari vienkārši noplēst ādu atpakaļ. Paliek gandrīz ideāls gaļas gabals, es domāju tieši tur. Cik iespaidīgi tas ir. Viņš ar nāzi iet gar mugurkaulu. Redzat, viņš vienkārši paceļ to gaļu, vienkārši noloba to. Labi, te ir mahi filē. Skaista balta mahi filē. Šī ir viena no labākajām gaļām, ko var dabūt. Es domāju, ka šī būs tava lielais draugs. Es to noķēru tev, un es tev sagādāju arī īpašu. Neuztraucies, draugs, kapteinis iegriež šo zivi. Šo mēs liksim uz grila. Šis izskatās pēc garšvielām, kas tiks liktas uz zivīm. Tāpēc kas mums te ir? Sīpos. Sīpols. Čiploks. Kiploks. Chili. Chili. Ingvers. Un šis? Soja, šīs mērces, Jā. kečups un eļļa. Jā, un eļļa. Ja jūs tagad varētu sajust šo smaržu, no tā nāk tik daudz aromāta, tas smaržo tik labi. Šeit Balī tas laikam ir galvenais, ko viņi izmanto. Kā jūs to saucat? Vai tas ir sambals? Hambals. Vai tā jūs to saucat? Sambals? Jā. Sambals, jā, tas ir baliešu sambals, tā viņi to šeit sauc. Tas ir mans mīļākais ēdiens. Ļoti as ar ingveru. Draugs, no tā tev mati uz krūtīm saug. Tā tas ir. Šī būs īsta gatavošana. Mums droši vien ir kādas 4 vai 5 dažādas zivju sugas, kas tagad tiks gatavotas. Tātad mēs nogaršosim visas dažādās sugas un skatīsimies, kura garšo vislabāk. Es domāju, ka jau zinu, kura garšo vislabāk. Noteikti tā nebūs ēda zivs, tas ir skaidrs. Tātad sāksim gatavot. Būs lieliski. Mēs pašlaik tīrām zivis. Domāju, ka mēs aizmugurē iekursim uguni. Uzreiz liksim zivis uz uguns. Būs tik labi mazā. Labi, jūs varat redzēt, ka šis sambals tagad sanāk ļoti labi. Viņa to ir, es domāju, saspaidījusi līdz pastas konsistencei. Smažo tiešām labi. Asi? Jā, nedaudz asi. Nedaudz asi. Labi, es domāju, ka mūsu uguns sāk degt. Ejam! Iesim lejā šeit, uguns ir uz pavarda. Skaties uz šo! Skaties uz šo! Mums ir uguns! Jā, puiši, es tiešām domāju, vai vēlos jums parādīt visu, kas šobrīd notiek man apkārt. Bet tāda ir dzīve šeit Indonēzijā. Nezinu, vai jūs redzat šo suni tieši aiz manis. Jūs varat viņu redzēt tieši šeit, bet viņam tiešām ir grūti staigāt. Acīm redzot, viņš ir salauzis kāju vai kaut kas tam līdzīgs. Es īsti neko daudz nevaru izdarīt šim nabaga radījumam, bet... Ko es varu izdarīt, laikam, ir tas, ka es varu viņam dot... Puiši, es domāju, ka mēs viņam iedosim kādu zivi, labi? Jā, dosim viņam kādu zivi. Jā, mēs viņam noteikti dosim kādu zivi, 100%. Mēs īsti neko vairāk nevaram viņam palīdzēt, bet mēs padarīsim šī suņa dienu labāk, pat ja viņam ir lausta kāja un viņam jācenšas izdzīvot. Bet tāda ir dzīve šeit. Vai šis ir svars rumpungam? Jā, šis ir enkurojuma tīkls. Šis ir rumpunga enkurojums. Cik smags tas ir? Šis enkurojums varbūt 3,5 tonnas. 3,5 tonnas, labi, un cik dziļi šo nolaiž? Atkarībā no tā, cik daudz vietas ar to novietot, bet parasti es to varu novietot apmēram 1600 metru dziļumā. Labi, tātad šis 3,5 tonu smagais bloks šeit tiek nolaists 1600 metru dziļumā. Kā jūs nogādājat šo līdz 1600 metriem? Es to stumju ar apmēram 50 cilvēku palīdzību. Man vajag palīdzību no 50 cilvēkiem. Tev vajag 50 cilvēkus, lai stumtu. Jā, vispirms stumšanai un vilkšanai ūdenī es izveidoju platformu ar straumi. Man vajag 20 pludiņus. Tev vajag 20 pludiņus? 20 pludiņu priekšpusē. Labi. Un tad pēc tam es varu šo pastumt ūdenī apmēram 4 metru dziļumā. Labi, tātad tu to pastum ūdenī, tad uzliec pludiņus, lai tas peldētu. Un pēc tam velc ar savu laivu. Jā, pēc tam varbūt es jau esmu pastūmis un tas jau ir ūdenī. Es varu to paņemt ar laivu. Tu vari to paņemt laivā? 40 laivu. 40 laivas tu aizvilk tur? Jā, 40 šādas laivas. Viņi dabū šo, iestum to ūdenī, notura pludiņiem un tad piestiprina 40 laivas un velk to.
Ko? 20 km jūrā? Šo 25. 25 km. 25 km jūrā. Tas ir pilnīgi neprātīgi. Jūs varat redzēt, ka būtībā tas ir tas, kas turēja to rumpu un kur mēs makšķurējām tur ārā. Labi, mums te ir banāna lapa. Viņi paņem, es pieņem šo zivtiņu, kas ir iemarināta, un ietina to banānu lapā. Un kas tālāk? Labi. Jā, labi, un tā te izveidojās tāds kā maziņš sainītis. Tagad mums ir divas dažādas zivis. Te ir sainīši, kā redzat, un mums ir arī grilētā zivs. Bet sainīši tiek likt uz šī mazā ugunskura tepat. Hop! Izskatās tiešām labi. Un tad es pieņemu, ka tas tiks likts uz tā lielā grila turpat. Mums te ir ēdas zivs. Izskatās lieliski. Ēd, paskaties uz tās galvu. Izskatās kā tava draugs. Labi, mēs tūlīt liksim šo lietu virs uguns šeit. Ēd, tā ir tava zivs, brāli. Tas ir tiešām forši. Es nekad iepriekš to neesmu redzējis. Viņš paņem šo banānu lapu un laikam saburza vai nogriež tās galu. Sagriež to visu. Viņš to visu sagriež, un tad kas? Tas izveido tādu kā otu, ar kuru var uzsmērēt uz zivīm. Jā. Labi! Juhu! Ak, Dievs, tas izskatās neticami. Paskaties uz šo. Tātad tas ir no Garnavas. Garnelis? Garnavas. Labi, tā tad vienkārši liek šo, vai tu to liec oglēs? Nē, liec to mērci. Tu ieliec to mērci un visu pārējo. Labi. Labi, Kris, pagriezīsim medīs zivu mazliet. Mēs negribam, lai tā būtu pārāk piedegusi. Tas izskatās labi, vienkārši lieliski. Tas izstāsta labi, vecīgi. Draugs, tas izskatās neticami. Labi, paskaties uz šo. Kapteinis tikko noņēma mūsu zivi no grila tieši šeit. Paskaties, cik labi tas izskatās. Ak, Dievs! Labi, nāc, šis ir tavs draugs. Mums te ir ēdas zivs. Paskaties, cik skaisti tas izskatās. Burtiski puse piedegusi, puse jēla. Tieši tas, ko tu vēlies. Tas ir labākais no visiem. Burtiski pieķērās. Tev ir! Mums te ir šis sambaus, mums ir grilētas zivs, te ir nedaudz rīsu, un mums ir šīs pārtikas pakas. Redzat, tās ir ietītas. Tas izskatās vienkārši neticami. Pašlaik sēž uz kastes pludmalē. Te mums ir nedaudz zivju. Sambaus. Tas ir tik sasodīt garšīgi. Labi, ēd, ir laiks doties uz biroju, draugs. Paskaties, cik lieliski izskatās tā gaļa. Pamēģini, draugs. Šis ir tavs sots. Oi! Viņš burtiski izspļāva to ārā aizmugurē. Puiši, mēs neliksim Edam ēst viņa zivi pludmalē tieši tagad, kamēr mēs sēžam un baudam šo skaisto gaļu. Priekā, puiši! Liels paldies, kapteini! Liels paldies, puiši! Priekā! Šī bija trāka epizode, un man ļoti patīk būt kopā ar jums, puiši. Tagad mēs apsēdīsimies, izbaudīsim šo, iedzersim dažu savus un tiksimies nākamajā trakajā piedzīvojumā. Lūdzu, spiediet patīk un abonējiet. Neaizmirstiet, draudziņi! Šīhu! Jā, puiši!